mājām. Zigi mēs o tāds, kas dzīvo mūsu mājā, kad izvelk to ārā un liek pie lietas. Viss kaimiņi to dzird līdz pēc tam stāvam, man liekas. Ko tu tur skaties, kaut kāds neķītras bildes? Es zinu, ko tu man laikam neesi rubuls pilns. Es runāju par motu, nāc paskaties, Aldi. Lielpiltonē ir atvērusies jauna motocross hala. Speedzone MX tepatās Latvijā, lielākā iekštelpa arēna Eiropā. Skaties, tie mocīši, kā sienāši te lēkā, smilts iet pa gaisu, kā smilšu vētrā. Hel, puiši, kurš grib paņemt zentiņu uz rāmīt, paraut pa aplīšu enerģisko dāmīt. Tu laikam nedomā vispār, ko runā, a katru dienu paliec arvien dumjāk. Aldi, skaties, reku Vinters Jāns, atvērču arēnu, tas bija viņa plāns. Skaties, mocīši te arī var īrēt uz vietas, jā, motocross ļaudim par šo arēnu būs prieks. Jā, Speedzone MX, dodam ručkā un taisam triks. El, Aldi, negribi izlekt ar tādu, pārsteidz mani. Nē, man trūkst vārdu. Speedzone MX, jā, jo tas ir Speedzone MX. Speedzone MX.
ko. Labrīt! Labrīt Latvijā, labrīt Lielplatonē, labrīt Speedzones lieliskajā arēnā. Sākām lielisko 2026. gadu, daudzsološo 2026. gadu ar trešo posmu Latvijas iekštelpu čempionātā, motokrosā. 2 posmi aizvadīti vēl aizgājušajā gadā, 2025. gadā, un tagad lūk, 18. janvārī mēs atkal visi esam kopā šajā superīgajā pasākumā, kad ārā ir -12, -14, un Valns viņš zina, cik vēl tur Latgalē līdz mīnusi ir noslīdējuši, bet mums ir omulīgi, mums ir gaiši, mums ir silti, un viss motokross iekštelpa motokross, kur šodien mēs sākam ar 85 kubicentimetru kvalifikācijas braucienu, brauciens 85-niekiem. Jā, ir ieradušies gan Luis Junzis, gan Agnis Alksnis, kuri no iepriekšējiem 2 posmiem ir visvairāk punktus pašlaik saplasojuši savā punktu bagāžnieka, tāpat arī Jurģijs Kosovičs ir ieradies, neiztrūkstoši mūsu lietuviešu kaimiņi, Grigas Saukaitis un Vakaris Degutis. Lūk, 85 kubicentimetru klasē jau pirmais iesildīšanās aplis ir veikts 8 minūšu kvalifikācijas braucienā. Un tālāk mēs paskatāmies kopējo tabulu. Agnis Alksnis kopvērtējumā ir par 12 punktiem priekšā Luisim Junzim. Luis Junzis, kā vienmēr, ar 91. numuru. Agnis Alksnis neiztrukstošajā 151. numuru, un Agnis Alksnis ir 13 gadu jauns džekiņš, mācās 7. klasē, ir no Grobiņas, no Dienvidkurzemes novada, un Lietuvas čempionātā pagājušajā gadā ir 2. vieta, viņam sapnis ir kļūt par Latvijas čempionu. Treneris ir ļoti nopietnas treneris, Agnis Kalniņš. Tā kā mīļākā trasē viņam ir Stelpe. Lūk, Agnim Alksnim mīļākā trasē ir Stelpe. Un no citiem sporta veidiem Agnis Alksnis labprāt gan pats uzspēlē un skatās basketbolu. Lūk, pirmie apļi vēl. Tādi varbūt ne tie ātrākie apļi. Pirmo aplī, kā līderis ar ātrāko apļa laiku veic Luis Junzis. Viņam 91. numurs, 1 minūtē 6 sekundēs un 2 desmitaļās. Un Agnim Alksnim uz dotu brīdi ir par aptuveni 2,5 sekundēm lēnāks aplis, bet tas ir tikai pirmais aplis. Un 3. vietā Jurģis Kosovičs. Jurģis Kosovičs mums ar 167. numuru, un lielajā kopvērtējumā pēc 2 posmiem Jurģis no līdera atpaliek 27 punktus. Pagaidām 27 punktu starpība ar līderi kopvērtējumā Agni Alksni. Jurģis Kosovičs ļoti stabili aizvadīja arī iepriekšējos posmus. Pagaidām viņš 3. ātrāko apļa laiku atdevis ir lietuviešu braucējām Grigas Saukaitis. Un no Lietuvas, kurš trasē ir ar 438. numuru, ir pakāpies ar savu apļa laiku uz 3. pozīciju. Līdera pozīcijās joprojām ir Luis Junzis kvalifikācijā, bet viņam pietuvojies ir līdz pussekundes attālumam Agnis Alksnis no Viking triāla ar 151. numuru un attiecīgi 3. vietu atgūst. Kvalifikācijā 3. vietu atgūst Jurģis Kosovičs tikko apsteidza Grigas Saukaiti, kurš atkāpjas uz 4. vietu un 5. vietā Vakaris Degutis, arī Lietuva ar 217. numuru.
Abi divi no Žemaitijas motokluba Lietuva. Starpībā gan ar līderi Grigas Saukaitis, atrodoties 4. pozīcijā kvalifikācijā. Līderim Luisam Junzim pagaidām zaudē 6 sekundes vienā šī apļa garumā. Laiks ātri iet uz priekšu, vēl 2,5 minūtes kvalifikācijā 85 kubicentru klasē. Un vēlreiz atgādinā lielisko trīnieku kopvērtējumā pēc pirmajiem 2 posmiem. Agnis Alksnis 12 punktus viņam zaudē Luis Junzis un 27 punktus zaudē Jurģis Kosovičs. Tāds ir lieliskais trīnieks, kad pusīte ir veikta Latvijas iekštelpu čempionātā 2026. gadā šajā 85 kubicentimetru klasē. Turpinājums ar kārtējo apli un joprojām ātrākais apļa laiks ir Luisam Junzim no MX Bauska motokluba ar 91. numuru. Luis Junzis ir 14 gadus jauns, mācās Bauskas vidusskolā. Pilsētā arī dzīvo Bauskā. No 10 gadu vecumā viņš brauc motokrosas sacensībās. Labākie sasniegumu kļuva par Speedzone pirmā sezonas sudraba godalgas ieguvēju nacionālajā kausā iepriekšējā gadā. Sudraba godalga 85 kubicentimetru klasē. Un treneris viņam ir Kristers Drevinskis. Kadreiz Kristers Drevinskis bija Latvijas izlases braucējs nāciju kausa izcīņā, vairāk kārtējs Latvijas čempions. Un lielākie atbalstītāji, protams, ir ģimene, MX Bauska motoklubs un avologi Luisam Junzim. Mīļākā trase ir Lubānā Luisam Junzim. Brauc ar gaz mocīti. Un patīk arī ziemā braukt par ledu. Kāds hobijs viņam ziemā braukt par ledu patīk, jā. Tā kā tāds bišķiņ ekstrēms hobijs pa ledu vizināties, spolēt ar mocīti. Tāds mums ir Luis Junzis no MX Bauska motoklubā ar 91. numuru, kurš joprojām notur pussekundžu attālumā. Sezonas līderis šajā 85 kubicentru klasē Agni Alksni no Viking Trial, kur brauc ar KTM mocīti. Un trešo vietu, ir nostabilizējies. Trešajā vietā ir nostabilizējies Jurģis Kosovičs no VV Motor Racing Team. Viņam jau 3 sekundes zaudēja Grigas Saukaitis no Lietuvas, no Žemaitijas motokluba. Un viņam attiecīgi tikai pussekundi zaudēja Vakaris Degutis, arī Žemaitija motoklubs, kurš trasē mums ir redzams ar 217. numuru. Tāds vietu sadalījums uz doto brīdi, kad plīvo jau rūtainais, nepielūdzamais finiša karogs un dalībniekiem jādodas uz dalībnieku nometni. Un izskatās, ka Luis Junzis arī šodien noturēs ātrāko apļa laiku, un līdz ar to arī pirmā starta pozīcija visos 3 braucienos Luisam Junzim no MX Bauska motoklubā. Agnim Alksnim otrais labākais apļa laiks, 1 sekundi viņš zaudēja viena apļa garumā Luisam, un trešais apļa laiks Jurģis Kosovičs. 3 sekundes zaudēja Luisam Junzim vienā apļa garumā. Tāds trīnieks 85 kubicentru klasē, analogs, kā pēc 2 posmiem, un atvainojās, līderis pēc 2 posmiem ir Agnis Alksnis. Šodien labākais apļa laiks ir Luisam Junzim. Un pirmajā startā, protams, cīņa par Holešotu, MG Trade, balva. Tad redzēsim, kurš tad no šiem braucējiem izcīnīs mums pirmo Holešota balvu 85 kubicentimetru klasē. Skatāmies dienas kārtībā. Dienas kārtībā 9:10 minūtēs jau turpinājums mums ar MX75 klasi. Arī 8 minūšu brauciens un MX75 klasē. Pēc pirmajiem 2 posmiem līderis ir Roberts Vanaks. Viņam ir par 11 punktiem vairāk nekā vēl vienām Rovčikam, Robertam Vinteram, pašmāju sportistam, kuram ir
Lieliska iespēja šeit trenēties ļoti bieži šajā halē, un Roberts Vinters iepriekšējā posmā, otrajā posmā, izcīnīja uzvaru, kāpa uz goda piedestāla augstākā pakāpienā, tā kā 2 Roberti ir kopvērtējumā vadībā, un 11 punktu starpība ir par labu Robertam Vanagam 715. numuram attiecībā pret Robertu Vinteru. Un 3. vietā kopvērtējumā ir Damirs Haimins, kur parasti trasē mēs redzam ar 23. numuru, un Damirs zaudē līderim pēc 2 posmiem 20 punktus. 20 punktu starpībā ir uz doto brīdi pirms šīs dienas pirmā brauciena 3. posmā, protams. Motocrossā ir dinamisks sporta veids, atraktīvs, azartisks, un šeit ļoti daudz, kas var mainīties 3 braucienu summā attiecīgajā posmā, tā kā ļoti interesantas sacensības mums gaidāmas ir visās motociklu klasēs šodien 18. janvārī, jau 2026. gadā. Lūk tā kā turpinājums ar 65-niekiem, 65-niekiem arī tur varu šo to pastāstīt par braucējiem šajā zēnu klasē līdz 12 gadu vecumam. Lūk, Roberts Vinters no Jāņa Vintera mototīma, 10 gadi. Tepat no Elējas viņš ir, un tētis ļoti gribēja, lai sāk braukt motocrossā. Viņam iepatikās, un sākumā bija Robertam bija bail no motocikla trokšņa. Viņš labprāt sāka braukt ar elektromocīti, bet tāds lūk interesants sākums. Bet tagad gan viņš jau brauc ar kārtīgu benzīnnieku, 2-takterī brauc, un pirmajā posmā viņš izcīnīja 3. vietu, 2. posmā uzvarēja. Treneris ir Arnis Kalniņš, un lielākie atbalstītāji Robertam Vinteram ir ģimene. Jā, mīļākā trase, arēna, Speedzonas arēna, ko tētis Jānis Vinters viņam ir šeit uzbūvējis. Ne tikai viņam, visam Latvijas motosportam, bet Robertam ir lieliska iespēja šeit trenēties. Tā kā šī ir viņa mīļākā trase. Un spēlē tenisu brīvajā laikā, dejo tautiskās dejas, un pat 2025. gadā dejoja dziesmu un deju svētkos. Tā kā lūk, tāds mums ir Roberts Vinters, kurš trasēja ar 183. numuru, un 2. vieta viņam ir kopvērtējumā pēc 2 posmiem. Damirs Haimins mums ir 23. numuru, motoklubs Austrumu Zibens, 11 gadi. Brauc motocrossā jau no 5 gadu vecumā un dzīvo Rēzeknē. Tātad no 5 gadu vecumā startē motocrossa sacensībās. 2020. gadā sāka braukt ar motociklu. Augstākie sasniegumi ir rūķiem 50-niekos izcīnītā 1. vieta un 50-niekos 2. vieta izcīnīta pa šiem gadiem. Lietuvas čempionāta 2. vietā Damiram Haiminam. Ko tad trenē Ēriks Caunišs. Viņš ir vectēvs Damiram Haiminam. Ēriks Caunišs ir vectēvs un arī vectēvs viņu trenē. Lielākie atbalstītāji ģimene un opītis. Jā, vectēvs ir lielākais atbalstītājs. Vectēvs deva šo iespēju startēt motocrossā. Un mīļākā trasē arī ir Stelpe, Pīlāģu mototrasē. Brauc ar KTM mocīti 65 kubicentimetri. Interesi arī modeļu konstruēšana, salikt gatavas konstrukcijas, lai varētu izdomāt arī paši savas konstrukcijas. Un cik tad mums dalībnieki šodien ir pieteikušies 65-niekiem, gaidām pirmos apļus, ko rādīs mums zēni līdz 12 gadu vecumam. 9 braucēji ir, jā, tātad kuplāks dalībnieku skaits nekā
85 kubicentimetru klasē. Un pirmo apli savā mājas trasē jau ar tādu jau lielisku apļa laiku. 1 minūte 10 sekundēs ar 65 veids Roberts Vinters no Jāņa Vintera mototīma, 183. numurs. Roberts Vanaks atbild ar otro ātrāko apļa laiku, 9/10 pašlaik zaudē Robčikam. Vinteram Roberts Vanaks, sezonas līderis. Nu jau 2 apļi, jau pat 3 apļi jau braucēju izpildījumā. Roberts Vinters notur ātrāko apļa laiku. Apļa laiks jau ir uzlabots līdz 1 minūtei, 8 sekundēm un 6/10. Pietuvojies ir Damirs Haimins. Damirs Haimins ir pietuvojies līdz 3/10. Līderim Robertam Vinteram un Roberts Vanaks, sezonas līderis, pagaidām ir ar 3. apļa laiku, 715. numurs no Mārupes motokluba Bieriņi. 4. apļa laiks ir Danielam Koklovam, arī no Bieriņu motokluba, viņam 729. un 5. apļa laiku 4 sekundes aiz līdera Roberta Vintera ir uzrādījis Ralfs Saldābols no motokluba Alojam. Ir arī ārzemnieki, ir arī mums no tuvākām ārzemēm atbraukuši Igaunis Kris Armin Pikur. Viņam 85. numurs, pašlaik 7. apļa laiku viņš ir uzrādījis. Un attiecīgi lietuvietis Herkus Pociunas. Pakāpjas uz 7. vietu. Lietuvietis pakāpjas uz 7. vietu ar 816. numuru, bet Igaunis Kris Armin Pikur ir atkāpies uz 8. vietu no Pērnavas motoklubā, bet lietuvietis Herkus Piciunas startē no Žemaitijas motoklubā. Tātad 9 dalībnieki trasē. Ar katru apli uzlabo savus apļa laikus, bet orientieris visiem ir Roberta Vintera uzrādītais apļa laiks 1 minūte, 8 sekundes un 300. To viņš 5. aplī izbrauca savu labāko apļa laiku, jau 7/10. Viņam zaudē Damirs Haimins 23. no motokluba Austrumu Zibens, bet Roberts Vanaks, sezonas līderis, joprojām 3. pozīcijā. Tikai 30 starpība viņam ar Damiru Haiminu, kurš ir 2. vietā. Un Roberts Vanagam izdodas lielisks aplis un pakāpjas uz 2. vietu. Jā, sezonas līderis Roberts Vanaks veica lielisku apli. Viņš vairs tikai 2/10 zaudē Robertam Vinteram, un tagad starpība ir starp 1. un 2. vietu tikai 2/10.
Damirs Haimins atkāpjās uz 3. vietu ar 23. numuru. Un 4. vietā Daniels Hochlovs no Bieriņu motokluba ar 729. numuru. Viņš līderim zaudē 2,5 sekundes vienā apļa garumā. Vēl 12 sekundes līdz kvalifikāciju brauciena beigām 75-niekiem, vairs tikai 12 sekundes. Un jau var sākt gatavoties nākamais kvalifikācijas brauciens, un tie ir 50-nieki. 50-nieki bērni līdz 9 gadu vecumam. Lūdzu gatavoties savam vienīgajam kvalifikācijas braucienām. Roberts Vinters beidz savu kvalifikāciju un uzlabo. Tieši 7. aplī uzlabo jau tā lielisko apļa laiku līdz 1 minūtei, 7 sekundēm un 4 desmitaļām. Un notur līdera pozīcijas kvalifikācijā. Pirmā starta pozīcija tātad Robertam Vinteram. Otrais labākais apļa laiks 7 desmitaļas aiz Roberta Vintera Roberts Vanaks no Bieriņu motokluba. Un 3. apļa laiku uzrādīja Damirs Haimins no motokluba Austrumu Zibens. 1 sekundi aiz līdera kvalifikācijā Roberta Vintera. 4. apļa laiks Daniels Hochlovs no Bieriņu motokluba. 5. Ralfs Saldābols motoklubs Aloja. Un 6. noslēdza Rihards Jānis Vanaks no FFF sporta kluba ar 13. numuru ar Velna Ducīti. Startē Rihards Jānis Vanaks. Nu, lūk, šis vietas, kuras izcīnīja sportisti 65-niekos. Pie starta barjeras būs gan 1., gan 2., gan 3. braucienā. 1. braucienā labākā starta pozīcija, protams, sportistam, kurš ir izcīnījis ātrāko apļa laiku, un līdz ar to cīņa arī par Holešotu balvu no MG Trade 1. braucienā. Ko trasē jau devušies mazie 50-nieki bērni līdz 9 gadu vecumam. Protams, trasē ir arī viņu vecāki, vai tur treneri, vai pārstāvji. Tas ir atļauts zaļās atstarojošās vestītēs. Un paskatīsimies, kāda mums ir statistika 50-niekos. Artjoms Vasiļevs ir līderis tikai ar 6 punktu pārsvaru par sīvāko konkurentu no Igaunijas. Mazais esti puika Oskars Luigi bija ļoti ātrs iepriekšējā posmā, izcīnīja 1. vietu 3 braucienu somā, un līdz ar to pietuvojas līderim Artjomam Vasiļevam līdz 6 punktu attālumam. Cīņa ir sāsinājusies viennozīmīgi mazajos 50-niekos par punktiem kopvērtējumā. Viņš ir Oskars Luigais, 7 gadus jauns, dzīvo Pērnavā. Un 5 gadu vecumā viņš sākā braukt, tātad pirms 2 gadiem motokrosā. Un viņš ir Igaunijas čempionātā izcīnījis 50-niekos 5. vietu. Oskars Luigi, kuru trasē mēs redzam ar 900 numuru, bet Latvijā nacionālā kausa izcīņā mūsu viesis no Igaunijas 50-niekos jaunākajā grupā pat kāpa uz goda piedestāla augstākā pakāpiena. Tātad treneris ir Henriks Talviku, kādreiz ļoti pazīstams motosportists no Igaunijas, tāpat arī Gins Filipsons no Latvijas. Lielākie atbalstītāji Oskaram Luigam ir ģimene. Un labākā trase viņam tomēr ir Igaunijā. Tihumecas trase Igaunijā viņam patīk vislabāk, bet no Latvijas trasēm viņam Speedzones arēnas trase ir tā mīļākā trase.
Tas, lūk, mums ir pagaidām otrās vietas īpašnieks kopvērtējumā Oskars Luigem, kurš pašlaik ir trasē un uzrādījis uz doto brīdi ir otro ātrāko apļa laiku. Iesāka lieliski Artjoms Vasiljevs, līderis, kopvērtējumā līderis Artjoms Vasiljevs. Pavisam kopā šodien ir 9 braucēji mums 50 kubicentimetru klasē. Un Artjoms Vasiljevs, no motoklubā Austrumu Zibens. Orientieris pārējiem 1 minūtē 13,7 sekundēs brauca Husqvarnas mocītī. Un Oskars Luigi pagaidām pusotru sekundi viņam zaudē braucot ar KTM mocītī viena apļa garumā. Trešo apļa laiku uzrādījis ir Tomas Jaunžēkers. Tomas Jaunžēkers ir trešajā vietā. Un pagaidām Tomas Jaunžēkers mums nav sakrājis punktus kopvērtējumam šajā 50 kubicentimetru klasē. Pieslēdzas ar trešo posmu Tomas Jaunžēkers no MotoAZ motokluba, kur 4. vietā ir Ričards Mihailovs no Bieriņu motokluba. Jā, Ričards Mihailovs ir uzticīgs savam 100. numuram, un šodien pavērojiet, Ričards Mihailovs brauc ar elektromocīti, Iemesls ir tāds, ka viņš ir uzaicināts uz Amerikas Savienotajām valstīm braukt elektromocīšu sacensībās tagad. Janvāra beigās, februāra sākumā kopā ar tēti janvāra beigās viņš lido projām uz Amerikas Savienotajām valstīm un pēc ļoti veiksmīgās iepriekšējās sezonas Eiropā ar elektromocīti amerikāņi ir viņu ievērojuši no Eiropas uzaicinājuši uz Amerikas Savienotajām valstīm Ričārdu Mihailovu. Tā kā šodien viņam ir tāds lielisks treniņš ar elektromocīti 50 kubicentimetru klasē, startējot ar saviem vienaudžiem, konkurentiem 50 kubicentimetru klasē. Iepriekšējā posmā mums bija tāds mazs pārsteigums, ka bija mums viesis no Anglijas, Lielbritānijas, Coopers Svans. Bet es šodien skatos, ka Coopers Svans ir devies laikam atpakaļ uz Angliju, atkal apciemot karali Čārlzu, un pie mums viņš nestartē ir Igaunijas Lukas Rauka ar 244. numuru, Dominika Ojasālu 818. numurs, Ben Brenek Petrovs ar 230. numuru, bet Coopers Svans trešajā posmā nepiedalās. Artjoms Vasiljevs joprojām notur ātrāko apļa laiku par 1,7 sekundēm. Viņš ir ātrāks nekā Oskars Luigi. Iepriekšējā posma uzvarētājs no KTL Racing Igaunija. Un trešo apļa laiku visai stabili notur Tomas Jaunžēkers no MotoAZ motokluba ar 76. numuru. Ričards Mihailovs ar savu elektromocīti, 100. numurs, pašlaik 4. vietā un 5. vietā Dominika Ojasālu ar 800. Mainās. Reinis Redovičs pakāpēs uz 4. vietu, tagad ar 215. no VV Moto Racing Team, un Ričards Mihailovs ir 5. vietā. Tādas izmaiņas, līdz ar to Dominika Ojasālu noslēdz sešnieku 818. numurs. Ričards Mihailovs ir cienītājs. Ričards Mihailovs pakāpjas atkal uz 4. vietu. Uzrāda 4. ātrāko apļa laiku. Viena apļa garumā un pietuvojas 3. vietai Tomasam Jaunžēkeram no MotoAZ motokluba. Artjoms Vasiljevs, 1 minūte 11,9 sekundes. Ļoti labs apļa laiks ir sezonas līderim no motokluba Austrumu Zibens. Artjomam Vasiljevam arī 50-niekiem tuvojas noslēgumam šīs 8 minūšu kvalifikācija. Vēl 30 sekundes līdz kvalifikācija brauciena beigām. Un Oskars Luigi iet pa visu banku. Samazināja atstarpi ar Artjomu Vasiljevu līdz 2 desmitaļām. Bija pusotra sekunde, tagad vairs tikai 2 desmitaļu starpība viņam ar līderi Artjomu Vasiljevu. Un 3. vietu notur ļoti stabilis 3. pozīcijā Tomas Jaunžēkers no MotoAZ motokluba. Ričardam Mihailovam joprojām 4. apļa laiks, plīvo finiša karoks, aicina dalībniekus doties uz
dalībnieku nometni. Ir vēl jautājums, kāds būs tagad finišu aplis Oskaram Luigai. Iepriekšējā aplī viņš ļoti uzlaboja savu apļa laiku, pietuvojās Artjomam Vasiljevam līdz 2 desmitaļām. Labs jautājums, vai noturēs pozīcijās Artjoms Vasiljevs, kad ieskrējies kvalifikācija beigās Oskars Luiga ar 900. numuru. Finišē Tomas Jaunžēkers, viņam 3. vietā pie starta barjeras, tā ir nodrošinājies viņš ir. Finišē arī Domantas Budreckis no Lietuvas, viņam 8. vieta pie starta barjeras. Artjoms Vasiljevs un Oskars Luiga. Atbild lieliski. Artjoms Vasiljevam nerviem viss kārtībā. Pēdējā aplī viņš pat uzlabo savu apļa laiku, un tagad Artjoms Vasiljevs no motokluba Austrumu Zibens 5 desmitaļas ir priekšā Oskaram Luigam. Un līdz ar to pirmā startā pozīcijā šodien sezonas līderim Artjomam Vasiljevam. 4. apļa laiks Ričardam Mihailovam, 5. Dominika Ojasālu Igaunijā un 6. noslēdz arī igauņu puika Lukas Rauk, kuru trase redzējām ar 244. numuru. Lūk tā, tie bija 50-nieki. Kvalifikācija brauciena ilgums visiem ir vienāds 8 minūtes, un gaidām tagad mēs rūķīšus, pašus mazākos braucējus, mazie bērni, rūķīši. Jā, kur drīkst braukt rūķu klasē? Rūķu klasē drīkst braukt no 4 gadu vecumā. No rūķiem līderis ir Emīls Malkalns. Jau kā vienmēr ir 70. numurs, un viņš ir pat 21 punktu priekšā 2. vietai. Hubertas Zoluba no Lietuvas ir 2. vietā, un jau 21 punktu pārsvars ir Emīlam Malkalnam 70. numuram. Ir 6 gadiņi, tātad pēdējais gads viņam rūķu klasē. Vēl iet bērndārzā. Jā, dejo arī ar tautu dejas, brauca skateboardu, skrējriteni, dzīvo Rīgā un brauca ar mazo mocīti jau no 2023. gadā. Pirmā vieta Latvijas kausā viņam ir 2025. gadā Emīlam Malkalnam, tātad kārtīgi Emīlā nedarbi ir veikti un attiecīgi 2025. gadā 4. vietā Mārups kausa izcīņa. Pirmā vietā 3 posma Stendes kausā. Un mērķis viņam 2026. gadā izcīnīt arēnu kausa kopvērtījumā un augstāko goda piedestālu. Trener Gints Filipsons, lielākie atbalstītāji ir tētis un mamma. Ļoti normāli. Un tētis ar mammu kādreiz braucot uz Spāniju un blakus bija mototrase. Pamēģinājām ar 50-nieku un Spānijā aizgājā līdz Emīls ir mums trasē tagad rūķu klasē ziemā, kad ārā ir spelgonis, -12, bet šeit iekšē ir omolīga atmosfēra, lai varētu notikt motokrosa sacensības līdzīga vasaras sezonai. Vēlreiz paldies Jānim Vinteram par šo lielisko halli, ko viņš ir uzbūvējis motokrosam. Un mīļākā trase ir Speedzones arēna trase, arī Pilsblīdenes trase. Stendē ļoti patīk arī braukt. Brauc ar gas mazo mocīti. Šajā vecumā 3 gadus ir dejojis hip-hop dejas. Lūkās mums ir Emīls Malkalns. Šobrīd arī aizrāvies ir fingerboardu. Mans prototips ir, es domāju, ka no filmas Emīlā nedarbība, bet nē, tas nav viņa prototips. Tā kā lūk, tās mums ir kopvērtījumā līderis Emīls Malkalns, kurš šodien trasē ir ar 60. numuru. Un viņām kopvērtējumā 2. vietā Hubertas Zaluba, Lietuva, ir ieradies no Utenas Racing School. 4. starta numurs un attiecīgi 3. vietā kopvērtējumā ir Trevora Malman.
Wow, Igaunijas kopvērtējumā 3. vietas īpašnieks šodien rūķu konkurencē. Nav mums dalībnieku sarakstā. Tātad 3. vieta šodien var pacīnīties citi sportisti. 2-3 braucienu summā mazajā rūķu klasē atbrīvojusies ir vieta uz brieža brīva. Jo Trevor Malman, kurš ļoti bija iecienījis šo 3. vietu iepriekšējos posmos, šodien nestartē šajā sacensībās. Toties no Apes ir nav ieradies. No tālās Apes nav atbraucis Miķelis Brants, kurš ir 4. vietā kopvērtējumā, 5. vietā kopvērtējumā bija Trevis Malman Igaunijā. Nu, lūk, šie visi sportisti pagaidām mums dalībnieku sarakstā mēs nemanām. Nu, redzēsim. Alfrēds Lazdeņš ir, Alfrēds Lazdeņš ar 2. numuru ir startējis mums arī iepriekšējā posmā. Un arī šajā posmā, lūk, viņš ir ieradies. Un arī lietuvietis Evanas Ziapkīnas šodien nav ieradies uz sacensībām. Toties ir Armīnas Bražģijus. Ar Balna Dusīti ar 13. numuru. Kurš lielajā kopvērtējumā nestartējot 1. posmā ir 7. vietā. Iepriekšējā posmā viņam lieliski starti. Armīnam Bražģijus, viņam gan 3. vieta, gan 2., gan 1. vieta braucieniem. Un Armīnas Bražģijus ar 13. numuru no AMK Intermoto motokluba ir šodien trasē un pagaidām uzrāda ātrāko apļa laiku rūķu konkurencē 1 minūte 23,5 sekundes. Brauc ar KTM mocīti, Emīls Malkalns brauc ar gas mocīti un Emīls uz doto brīdi zaudēja 1,1 sekundi Armīnam Bražģijus. Un 3. vietā lietuvietis Hubertas Zaluba ar apļa laiku, kas 2 sekundes ir lēnāks par Armīnu Bražģijus uzrādīta apļa laika. Un Hubertas Zaluba ir no Utenas Racing School motokluba 4. starta numurs. Tāds lūk trīnieks pašlaik ir izveidojies kvalifikācijā, mazajā rūķu konkurencē, kur šodien ir mazāk dalībnieki nekā bija iepriekšējā posmā. Tad mums bija 9 dalībnieki rūķu klasē, šodien mums ir 5 dalībnieki atbraukuši. Nu, laikam jau šie lieli trakie mīnusi vienu otru ir atturējuši šos mazos braucējus doties līdz Lielplatonai un piedalīties 3. posmā mazajā rūķu klasē, kur uzlabo savu apļa laiku. Armīnas Bražģijus uzlabo savu apļa laiku līdz 1 minūtei 22,3 sekundēm un 2,1 sekundi tagad atpaliek Hubertas Zaluba. Lietuvā. Emīls Malkalns, sezonas līderis, atkāpjas uz 3. vietu. 3. pozīcijā 70. numurs un līderiem viņš zaudēja 2,3 sekundes. 2,3 sekundžu starpība ar Armīnu Bražģijusu un 2/10 starpība ar Hubertu Zalubu. Tā kā tā situācija izveidojusies, ka tūlīt arī pēdējā minūtē aizritēs kvalifikācijā šajā mazajā rūķu klasē. Armīnas Bražģijus 1. posmā nestartējam. Nebija starp dalībniekiem. 2. posmā viņam ļoti veiksmīgs starts. 3., 2. un 1. vieta braucieniem. Un šodien turpinājums ir lielisks, jo visu laiku viņš notur ātrāko apļa laiku šajā rūķu konkurencē. Paši mazākie sportisti, paši dušīgākie no visām klasēm kopā ņemot šie mazie zēni. Citreiz arī rūķu klasē brauceni meitenes, šodien ir tikai zēni un Armīnas Bražģijus ar savu apļa laiku 1 minūte 22,3 sekundes. Joprojām ir 2 sekundes priekšā savam tautietim Hubertam Zaluba no Utenas Racing School Lietuva, kurš trasē ir ar 4. numuru. Ļoti cīnās Emīls Malkalns šajā kvalifikācijas apļos. Viņš tikai 2/10 zaudē 2. vietai. Sezonas līderis, vēl ir pēdējais lidojušais aplis, kaut gan plīvo jau finiša karoks, bet bērni un mazie dušīgie braucēji ir pēdējā lidojušā aplī. Pēdējā lidojušā apļa priekšrocības, ja ir labi iepazinies ar trasi, fiziskā izturība, tad
var arī šajā pēdējā aplī uzlabot sava apļa laiku un finišēt ar labāko apļa laiku savā izpildījumā kvalifikācijas braucienā. Finišē ar Minas Bražģejus, 13. numurs, 1 minūte 22,3 sekundēs, ar ko atbildēs viņa tuvākie sekotāji. Rūķu konkurencē. Emīls Malkons tomēr neuzlabos apļa laiku arī šajā pēdējā aplī lidojošā. Trešā starta pozīcijā sezonas līderim Emīlam Malkalnam, un otrais ir pie starta barjeras Kubertas Zoluba no Utenas Racing School. Ceturtais Ēriks Bērziņš, motoklubs nav norādīts man, un piektais apļa laiks Alfredām Lazdiņam, kurš trasē bija ar 2. numuru. Tā kā lūk, rūķi ir arī beiguši savu kvalifikāciju, un pārējām mēs pie daļā dzimumā. Daļais dzimums, dāmas, mums ir tagad nākamais brauciens. Atkal 8 minūšu brauciens, kvalifikācija dāmu konkurencē. Dāmu konkurencē līderēja Patricija Bērziņa. Pērnā gadā Eiropas čempionātā dalībniece visā sezonas garumā kāpa Eiropas čempionātā uz goda piedestāla pakāpieniem savā 125 divtaktoru mocīšu konkurencē. Un ir arī līdera Speedzones arēnā šeit pēc pirmajiem 2 postiem Latvijas čempionātā iekštelpu motokrosā. Patricija Bērziņa, kā vienmēr ar 733. numuru. Viņai tikai vienīgi uzvaras. Maksimālā punktu summa 150 punkti. Un Patricija Bērziņa arī šodien ir ieradusies ar sacensībām. 733. numurs. Sīvākā konkurente, protams, ir pašmāju sportiste Sāra Vintere. 712. numurs pašlaik Sāra zaudē līderei Patricijai Bērziņai 18 punktus, un 25 gadus jauna. Sāra Vintere ir agronome, jau diplomēta agronome. Beigus studēt tagad maģistru. Un lūk, apvieno to visu ar motokrosu. Dzīvo Jelgavā, no 2017. gada brauc motokrosa sacensībās. Ir 2025. gada Lietuvas čempione. Iepriekšējā gadā, 2026. gadā vēlas uzturēt sevi lieliskā formā, nobraukt stabili un veiksmīgi sacensības, un trenē Arnis Kalniņš. Lielākie atbalstītāji ir ģimene, tētis. Motosportā nonāca Vinteru ģimenē, ja jau brāļi brauc, un tad arī māsai ir jābrauc, un sākā braukt ar teita moci, iepatikās, un tā arī brauc joprojām. Mīļākā trase ir Aleksandrijos mototrase Lietuvā, un paši tramplīni tur esot. Arī Lietuvas biržu trase. Neapšaubāmi Speedzonas trase šeit arēnā. Brauca 250 KTM mocīti, 4 takteri. Patīk mūzika, patīk vecie autiņi. Jā. Un interesants hobijs. Mājdzīvnieks ir čūska. Ļoti interesanti, jā. Sārai Vinterei mājdzīvnieks ir čūska. Novēlu viņai visiem patīkamu un veiksmīgu dienu. Tādai Sāra Vintere, kurai pagaidām ir ātrākais apļa laiks 1 minūte 9 sekundes un 2 desmitaļas 712. numurām Patricija Bērziņam. Savu gas mocītī 2 takteri zaudē viņai 7 desmitaļas un ir 2. pozīcijā. Un 3. vietā Vanessa Čiusi. Wow, Vanessa Čiusi. Jā. Uzvārds tāds interesants. Tētis viņai ir Itālis, kurš dzīvo Latvijā, Jelgavā.
ir iemīlējis Latviju, kaut gan bieži brauc arī uz Itāliju. Tētis pats arī ir mazliet piedalījies amatieru sacensībās motokrosā. Un lūk, meita Vanessa Čiusi, pa pusē itāliete, startē no Jāņa Vintera mototīm, ir pagaidām ar 3. apļa laiku, 999. numurs. Un lūk, ieradusies no MX Saldus arī ir Aleksa Mauriņa, 288. numurs. Aleksa Mauriņa brauc ar 85-nieku. Iepriekšējā posmā Aleksa Mauriņa izcīnīja 3. vietu. Aleksa Mauriņa ir tikai 12 gadus jauna meitenīte, ļoti sprigana, dušīga meitenīte, kura nelika mieru 65 klasē pat nopietnajiem džentlmeņiem šajā 65 kubicēnu klasē. Ir tas gads pienācis, kā Aleksa Mauriņa brauc ar 85-nieku un dāmu konkurencē. Pagaidām viņa uzrāda 3. ātrāko apļa laiku. 6,5 sekundes zaudējot Patricijai Bērziņai. Patricija Bērziņa kļūst par līderi dāmu konkurencē ar 1 minūti, 5 sekundēm un 9 desmitaļām. 2. vietā Sāra Vintere no Jāņa Vintera mototīm. Šajā kvalifikācijas braucienā un Estere Jāņkalnē ir 5. vieta no motokluba 979 Buba Racing Team. Tāds foršs kluba nosaukums. Vienmēr piesaku to klāt, ka man patīk šis kluba nosaukums. Estere Jāņkalnē 147. numuru. Vanessa Čiusi notur 4. vietu Jāņa Vintera mototīm. 999. numurs un Patricija Bērziņa uzlabo savu apļa laiku līdz 1 minūtei, 5 sekundēm un 6 desmitaļām. Līdz ar to par 2 sekundēm un 1 desmitaļu tagad ir priekšā Sārai Vinterei ar 712. numuru. Un 3. vietā Aleksa Mauriņa arī uzlabo savu apļa laiku. Tagad līderei zaudē 5,5 sekundes. Bija 6,5 sekundes, tagad 5,5 sekundes starpība. 288. numurs notur 3. pozīciju. Aleksa Mauriņa brauc ar Yamaha mocīti 85-nieku un ir ļoti stabili 3. pozīcijā, jo visai daudz viņai zaudēja Vanessa Čiusi ar 999. numuru, kurai 4. vietā. Tūlīt arī aizritēs pēdējā minūte dāmu konkurencē. Pēdējā minūte ļoti ātri paiet šīs 8 minūtes kvalifikācijā. Mums arī dāmām būs MG Trade balva, Kolešota balva. Iepriekšējā posmā Kolešotu izcēla Sāra Vintere. Kā būs šodien, to mēs redzēsim. Protams, pirmajā brauciena sākumā. Un tagad turpinājums kvalifikācijā Patricija Bērziņa ar lielisku apļa laiku, 1 minūte, 5 sekundes, 6 desmitaļas. Ar gas mocīti savu 2-takterīti. Un Sāra Vintere ar 4-takterīti, 250 kubicentimetru mocīti, KTM mocīti 2. vietā no Jāņa Vintera mototīm. 2,1 sekundi joprojām zaudē līderei Patricijai Bērziņai. Pagaidām savu apļa laiku neuzlabo Aleksa Mauriņa. Viņa ir 3. vietā no MX Saldus motokluba. Un Aleksa Mauriņa tā droši notur 3. pozīciju. 4. vietā Vanessa Čiusi. No viņas atpaliek vairāk par 6 sekundēm 1 apļa garumā. Un toties Estere Jāņkalna pamatīgi mačojas ar Vanessu Čiusi. Estere Jāņkalna ir 5. vietā un tur ir pussekundžu starpība ar Vanessu Čiusi. Tā kā Estere Jāņkalnai vēl pēdējā aplī var, protams, kā vienmēr pēdējais lidojušais aplis, var pacīnīties par 4. starta pozīciju pie starta barjeras. Lūk, plīva atkal nepielūdzamais finišā karoks. Vanessa Čiusi atstāja trasi. Pagaidām ar 4. labāko apļa laiku. Sāra Vintere arī ir beigusi savu kvalifikāciju ar 2. apļa laiku. Neuzlaboja pēdējā aplī savu apļa laiku. 712. numurs. Un
Patricijai Bērziņai, līdz ar to pirmā starta pozīcija. Viennozīmīgi Aleksam Mauriņai trešā starta pozīcijai un Vanesai Kārkliņai. Esterei Jāņkalnei. Piektā starta pozīcija visos 3 braucienos šodien dāmu konkurencēm. Un jau kvalifikācijas apļos ir 125 klases braucēji, kur kopvērtējumā līderis ir Hugo Henriksons. 953. numurs. Pēc 2 posmiem viņam jau visai iespaidīgs pārsvars ir 20 punkti pār Ingulsu Supi. Ingulsu Supi atpaliek 20 punktus, viņam ir 946. Un trešajā vietā kopvērtējumā ir Ignaz Benjusis. Ignaz Benjusis jau līderim zaudē jau 36 punktus. Nu, lūk, tāds pirmais trīnieks ir pēc 2 pirmajiem posmiem Latvijas čempionātā iekštelpu motokrosā. Nu, un šodien mums ir ieradušies 8 braucēji. 8 braucēji pašlaik ir trasē 125 junioriem ar saviem 2 takteriem. Nu, līderu trīnieks. Skatos, vai Ignaz Benjusis ir no Lietuvas atbraucis no Žemaitijas motoklubā arī. Ignaz Benjusis ar 80. numuru un attiecīgi Martīnas Jasijūnas. Jā, Martīnas Jasijūnas Lietuvā. Pirmajā posmā nestartējā, otrajā posmā viņš bija mums uz godā piedestālā, gan ar 2, gan ar 2 trešām vietām. Martīnas Jasijūnas trasē viņš ir ar 785. numuru. 15 gadus jauns sportists, dzīvo Panevēžos, Lietuvā. Un no 2006. gada jau brauc 10 gadus, jau brauc ar mocīti motokrosa sacensībās. Lietuvas motokrosa čempionātā Martīnas Jasijūnis ir izcīnījis 3. vietu, 75 kubikcentimetru klasē. Un attiecīgi piedalījies arī no Lietuvas pasaules junioru čempionātā Nīderlandē Herdes trasē. Tieši Martīnas Jasijūnas, kuru mēs trasē redzam ar 785. numuru. Treneris ir latvietis Matīs Kāro, mūsu krosa leģenda. Matīs Kāro, viņam ir treneris un attiecīgi patīk braukt arī ar kvadro. Tas viņam tā kā hobijs, ne tikai ar solo mocītni, bet patīk braukt arī ar kvadru Martīnam Jasijūnasam. Nu, lūk, tāds ir Martīnas Jasijūnas, kurš pagaidījumā ar 3. apļa laiku, bet ātrākais apļa laiks jau ar pirmajiem apļiem ir Hugo Henriksonam, sezonas līderim, 1 minūte precīzi un 6 desmitaļas. Hugo Henriksona apļa laiks, mazliet pietrūka, lai izbrauktu apli ātrāk par 1 minūti.
Ingus Supe viņam zaudēja 2,2 sekundes. 946. numurs kopvērtējumā otrā vietā, 20 punktus viņš atpaliek uz doto brīdī Hugo Hendriksonam. Ingus Supe ir no Moto Vidzemes motokluba un Martīnas Jasjunis, par ko mēs tikko runājām. Martīnas Jasjunas notur trešo apļa laiku, 785. numurs Agatas motoklubs. Un viņš tikai, viņš 300 daļas viņš zaudēja otrajai vietai. Ingusam Supem tikai 300 daļu starpībā. Un ceturtajai vietai Ignās Benjusis no Lietuvas, kurš līderim zaudēja 2,8 sekundes. Un piektajai vietā Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centra ar 641. numuru. 8 dalībnieki. Pavisam iekštelpu motokrosām sezonām. Skatoties uz pirmo, otro posmu, ir piedalījušies 9 sportisti. Nu, šodien mums ir 8 braucēji. Un apmēram tikpat kupuls dalībnieku skaits, kā tas bija pirmajos 2 posmos. Arī šodien, 18. janvārī, mums trasē lūk ir 125 divtaktieros. Martīnas Jasjunas pakāpjas uz otro vietu un astarpē tagad ar Hugo Hendriksonu samazinājusies līdz 9 daļām. 9 daļu starpība ir vairs tikai starp pirmo un otro vietu. Hugo Hendriksons joprojām 1 minūte 6 desmitaļas, nav veicis apli ātrāk par 1 minūti. 953. numurs Martīnas Jasjunas otrajā vietā Lietuvā, arī ar Yamaha mocīti, tāpat kā Hugo Hendriksons. Trešā pozīcija Ingus Supe no Moto Vidzemes. Tagad Ingus Supe lietuvietim zaudēja 200 daļas, 1 apļa garumā, 200 daļu starpība starp otro un trešo vietu kvalifikācijā. Man patīk, tādi apļa laiki. Superīgi, viennozīmīgi, tur ir cīņa par otro starta pozīciju starp Martīnu Jasjunas un Ingusu Supi joprojām. 4. vietā Ignās Benjusis no Žemaitijas ar 80. 5. vietā Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centra un 6. noslēdz Emīls Mikserapsevičs ar 31. numuru bez konkrētā motoklubā. Arī 125 vairs tikai 1 minūte līdz kvalifikāciju brauciena beigām. Hugo Hendriksons uzlabos savu apļa laiku līdz 1 minūtei un 3 desmitaļām. Par 3 desmitaļām viņš ir bijis ātrāks nekā iepriekšējā ātrākajā aplī un joprojām nav veicis apli ātrāk par 1 minūti. Bet pietuvojas šai kritiskajai robežai 1 minūtei, pietuvojas tagad līdz 3 desmitaļām. Līderis šodien kvalifikācijā, līderis arī kopvērtējumā Hugo Hendriksons ar 953. numuru. Martīnas Jasjunas notur minimālu 200 daļu pārsvaru pār Ingusu Supi. Man tas tiešām fascinē šie apļa laiki, ko uzrādā Martīnas Jasjunas no Agatas motokluba un Ingus Supe. Bija. Martīnas Jasjunas arī uzlabos apļa laiku, un tagad starpībā ar trešo vietu no 200 daļām pieaugusi līdz 3 desmitaļām. Finišē jau Hugo Hendriksons. Hugo Hendriksons finišē ar 1 minūti 3 desmitaļām. Līdz ar to ir ātrākais apļa laiks no VV Moto Racing Team. Startē Hugo Hendriksons. Līdz šim viņam ir 6 uzvaras Speedzones arēnas halē un kā veiksies abiem diviem nesamierinējumiem sāncenšiem Martīnas Jasjunas un Ingus Supe šajā pēdējā lidojušā aplī. Nu ko? Ingus Supe tomēr. Vai Martīnas Jasjunas? Ingus Supe lieliski veica pēdējo apli un tagad viņš 4 desmitaļas zauda līderim Hugo Hendriksonam, pakāpas uz otro vietu. Martīnas Jasjunas ar 785. numuru izskatās, ka stāsies pie starta barjeras 3. pozīcijā.
Un Ignās Benjūsis 4. no Lietuvas ar savu KTM mocīti. 5. starta vietā Gustavs Ozols un sešnieku noslēdz Emīls Mikls-Ratsevičs. Tāds lūk ir sešnieks 125 divtakteriem šajā kvalifikācijā 18. janvārī. Turpinājums ar MX Open. No jau trasē mums ir Open klases braucēji, kur absolūts līderis kopvērtējumā pēc 2 posmiem ir pērnā gada čempions un Eiropas visu čempions Open klasē Mairis Pumpurs. Mairis Pumpurs arī šodien ir ieradies no Motorsport Racing Team ar 601. numuru brauca Puskvernes mocīti. Lūk, tūlīt arī redzēsim, cik kupuls dalībnieku skaits šodien mums ir šajā Open klasē. Pagaidām mums ir 9 dalībnieki. Arī Gundars Gaušis ir ieradies, kurš bija mums pārsteiguma autors iepriekšējā posmā, ierodoties uz sacensībām. Arī Dāvis Līvs, kurš jau sen kā beidzis aktīvas motosportista gaitas. Bet bija savulaik Dāvis Līvs gan Latvijas izlase nācija kausis cīņā, gan Dāvis Līvs ir bijis Latvijas čempions. Dāvis Līvs ir arī pasaules čempionātā junioriem izcīnījis 4. vietu, kur tie gadi daudzi atpakaļ. Un šodien Dāvis Līvs ar 13. numuru lūk ir trasē arī 18. janvārī kopā ar savu draugu Gundaru Gauši. 47. numuru, kurš brauc ar KTM mocīti. Jā, Mairis Pumpurs, kā vienmēr 601. numurs. Ričards Alens Gaicins lielajā kopvērtējumā ir 2. vietā, 18 punktus. Viņš pagaidām zaudē līderim pēc 6 braucieniem aizvadītiem Latvijas iekštelpu čempionātā. Un šodien arī Ričards Alens Gaicins 737. numurs ir trasē. Brauc ar Hondas mocīti un 3. pašlaik apja laiku uzrādā Matas Strasjāvičus. Arī lielajā kopvērtējumā Matas Strasjāvičus no Lietuvas ir 3. vietā, 777. numurs, 45 punktus viņš zaudē līderim Mairim Pumpuram. Un tāds lūk mums šodien arī visai kupuls dalībnieku skaits ir šajā Open klasē starp dalībniekiem. Cīņā par punktiem kopvērtējumā, cīņā par punktiem šodien 18. janvārī goda piedestāla pakāpieniem. Un Mairis Pumpurs. Maza atkāpe no apļa laikiem par Mairi Pumpuru mazliet pastāstīšu. Startē no motoklubā Motorsport Racing Team. Vecums 22 gadi. Ļoti mērķtiecīgs, viņš pats sevi uzskata sportists, dzīvo Aucē Dobeles novada un brauc ar mocīti jau no 2011. gadā. Tātad jau 15 gadus ir kopā ar motokrosu. Ir Latvijas čempions motokrosā, Latvijas vicečempions motokrosā, Latvijas izlasē nācija kausa dalībnieks, Eiropas čempionāta vicečempions Open klasē. Treneris ir mums Roberts Justs. Jā, Mairim Pumpuram treneris ir Roberts Justs. Un lielākie atbalstītāji RV Recruitment,
Un tētis. Kadreiz arī tētis brauca, un tagad viņš brauc. Ģimenes tradīcijas turpina Mairis. Mīļākā trase Ķegumā, jo ļoti labi sagatavota trase un lieliska atmosfēra. Brauc ar puskvērnu, 450 mocīti, un hobiji patīk spēlēt ģitāru, tad arī uzzied un spēlē ģitāru. Tā kā, lūk, tāds ir Mairis Pumpurs, kuram pagaidām arī ir ātrākais apļa laiks. Pērnā gadā Latvijas čempions MX1 klasē, Eiropas vicečempions Open klasē. Un lūk, arī Mairis Pumpurs trasē veicis ātrāk par 1 minūti. 58,8 sekundes apļa laiks. Mairim Pumpuram Ričards Alens Gaļcins ir ar otro apļa laiku, 3,4 sekundes zaudē pagaidām viena apļa garumā Mairim Pumpuram. Un Dāvis Līvs, jā, lūk, 13. numurs uz doto brīdī uzrāda trešo ātrāko apļa laiku, tikai 2/10 zaudē viņš Ričardam Alenam Gaļcinām. Meistarībā nerūs, tā varētu teikt par Dāvi Līvu. Kādreizējo Latvijas izlases braucēju nācija kausa izcīņā. Viņš pat bija Latvijas izlasē startām Amerikas Savienotajās valstīs. Nācija kausa izcīņā Latvijas izlases sastāvā. Un lūk, uzlabo savu apļa laiku Dāvis Līvs. Un tagad vairs tikai 7/100 zaudē Ričardam Alenam Gaļcinam viena apļa garumā. Gundars Gaušis 4. vietā, 47. numurs. Viņš savam draugam un šodien arī konkurentam, protams, Dāvim Līvam pagaidām zaudē 1,2 sekundes viena apļa garumā, bet atrodas 4. vietā Gundars Gaušis, 5. vietā Jonas Dilis no Lietuvas, no MSK Sema motoklubā un 6. vietā Rudolfs Stankus. Rudolfs Stankus lielajā kopvērtējumā ir 4. vietā. Lielisks viņam bija iepriekšējais posms, viņš 3 reizes finišēja 3. vietā un kāpa uz godā piedestālā 3. pakāpienā. Šodien viņam ir 6. apļa laiks ar Rudolfam Stankusam uz doto brīdi trasē. Matas Trasjāvičus kopvērtējumā 3. vietas īpašnieks, pašlaik ir atzīmējies ar 7. apļa laiku. Un Igaunijas Timo Mots. Timo Mots ir 8. vietā, 411. numurs no Simmerpālu motoklubā. Jā, kāpa augstāk pakāpjas kopvērtējumā 3. vietas īpašnieks Matas Trasjāvičus. Jau Matas Trasjāvičus ir ar 4. apļa laiku. Dāvis Līvs saglabā 3. apļa laiku. Un aiz viņa 1 sekundžu attālumā ir Matas Trasjāvičus ar 777. Gundars Gaušis līdz ar to 5. pozīcijā, 47. numuru, bet sešnieku noslēdz Jonas Dilis no Lietuvas ar 46. numuru. Finišā jau gatavo Rutaino. Jā, finiša karoks, 8 minūtes pagājušas un viennozīmīgi Timo Mots no Igaunijas ar 8. apļa laiku. Savu Huskvarnas mocītī brauc uz dalībnieku nometni. Jonas Dilis ar KTM mocītī 4. apļa laiku uzrādījis no motokluba Sema. Finišē mums tagad tikko kā finiša līniju Dāvis Līvs ar 13. numuru. Neuzlabo apļa laiku. 3. startā pozīcijā ir Dāvis Līvs. 2. vietā joprojām Ričards Alens Gaļcins. Arī sezonas kopvērtējumā viņam ir 2. vieta 737. numuram. Un šodien 2. starta pozīcijā viennozīmīgi Rudolfs Stankus, 7. starta pozīcija. Gundars Gaušis pēdējā aplī atkāpās uz 6. vietu, tātad 6. pie starta barjeras Gundars Gaušis un Matas Trasjāvičus tomēr zaudēja 4. vietu. Lietuvietis Matas Trasjāvičus kā 5. pie starta barjeras, jo 4. pozīcijā pēdējā aplī izvirzījās Jonas Dilis no Lietuvas.
Un Mārim Pumpuram pirmā startā pozīcijā Holešota autors iepriekšējā posmā, 20. decembrī, arī bija Mairis Pumpurs. Izcīnīja MG traidu balvu par lielāko, labāko, ātrāko, dinamiskāko startu Open klasē. Nu, kas tad mums vēl kvalifikācijā šodien dienas kārtībā ir pitbaiki. Lieli vīri, mazi vīri, dušīgi vīri, juniori. Ļoti demokrātiskā klasē, bet viņus visus vieno mazs mocītis, baigi forts mazs mocītis. Nu, redzēsim, cik kuplā skaitā šodien būs ienadušies pitbaiku meistari šajā trešajā posmā, jo līderis kopvērtējumā ir Rauls Zemītis ar 8 punktu pārsvaru par Matiju Henpoldu no Igaunijas 8. numurs. Ne, 6. atvainojas. Matija Henpoldam ir 6. numurs. Tikko, kad trasē izbrauc arī Rauls Zemītis ar 23. numuru. Un trešajā vietā ir, varētu teikt, ir ļoti interesanta personība mums pitbaiku konkurencē. Ļoti simpātiskā meitene, dāmīte no Igaunijas Kristela Raba. Kristela Raba ir ar 31. numuru un Kristela Raba 30 punktus pagaidām zaudē līderiem Ralfam Zemītim. Un aiz viņas 17 punktu attālumā 4. vietā ir Aleksandrs Huva. Rauls Zemītis ir 17 gadus jauns skolnieks, motokrosīs, patīk ekstrēmie sporta veidi, dzīvo Rīgā, pārstāv motoklubu Stender, un pirmās oficiālās sacensībās ar Ralfam Zemītim bija 2014. gadā. Un 2022. gadā 85 kubicēnu klasē viņš Latvijā izcīnīja 2. vietu nacionālā kausa sezonā. 2025. gadā Rauls Zemītis bija 1. vietā pitbaiku klasē, izcīnīja uzvaru un trenē pirmos pamatus ielika Aivars Šileika, līdzās viņam arī tētis bija Andrejs Šileika. No lielākie atbalstītāji, protams, ir ģimene un tā arī Laivu centrs un Kingu kebabs un Māris Grautits un tā tālāk. Mīļākā posmā un trasē viņš nav uzrādījis, kas viņam ir, un brauc ar Buči mazo 190 kubicentimetru pitbaiku. Nu ko, daudz brīvā laika pavada skrejriteņu skateparkos. Tas, lūk, mums ir Rauls Zemītis, kuru trasē mēs redzam ar 23. numuru. No šodien pitbaiki gan ir kuplā skaitā ieradušies. 13 pitbaiki ir atbraukuši uz viskuplākais dalībnieku skaits ir pitbaiku konkurencē. Jā, kas tad mums vēl Latvijas? Latvijas ir viens mohikānis, tikai Rauls Zemītis. Pārējie visi ir igauņi. Izspiediens Ralfam Zemītim. Mamma mia! Tas spiediens Ralfam Zemītim pitbaiku konkurencē. Neviens Latvijas pārstāvis. Vienīgais Latvijas pārstāvis Rauls Zemītis ar 23. numuru. Pašlaik ātrākais apļa laiks ir Aigar Ut, 97. numurs no Mini Dart Racing. Kristela Raba ir ar 2. vienīgā daļā dzimumā pārstāve. 31. numurs ir ar 2. apļa laiku, 4 sekundes zaudē Aigar Ut. 3. apļa laiks ir Marko Lepik no Moto Extreme motokluba Igaunijā. 4. apļa laiks Aleksandrs Huva, kurš lielajā kopvērtējumā ir 4. vietā, kā vienmēr ar 102. numuru. Un sezonas līderis, vicelīderis, Matija Henpolda pagaidām ir 5. labākais apļa laiks. Tikko, kā 3. apļa laiku izbrauca pitbaiku konkurencē Marko Lepik ar 2.
starta numuru. Bet Ralfam Zemītim joprojām tādi iesildīšanās apli, iešūpojas savam ātrākajam aplim. Noteikti sezonas līderis Ralfs Zemītis ar 23. numuru. Bet patīkami, ka Kristela Rābā, mūsu šī simpātiskā pārstāve no Igaunijas, ir ar otro ātrāko apļu laiku joprojām. Un ir pietuvojusies līderam Aigar Ut līdz 1 sekundei. 1 sekundžu starpība starp pirmo un otro vietu. Aigar Ut, 97. numurs un Kristela Rābā ar 31. numuru līdz ar to otrajām vietām. Nu, redzēsim, ko atbildēs vienīgais Latvijas pārstāvis šajā igauņu konkurencē. Gandrīz vai jāsaka, ka Igaunijas čempionāts, nevis Latvijas čempionāts, pitbaiku konkurencē. Bet, tomēr pareizāk būtu, ka šis ir tiešām Latvijas čempionātā 3. posms. Pirmajā posmā bija vairāki Latvijas pārstāvi. Startēja arī Jurijs Sigājevs, startēja Toms Vanaziņš, bija Gins Prindē pirmajā posmā novembrī, bet tagad Igauņi pārņēmuši kārtīgs desants, ieradies uz pitbaiku 3. posmu Latvijas čempionātā Speedzones arēnā, kur Ralfam Zemītim joprojām bija 9. apļa laiks, un tagad ieskrējies ir Ralfs Zemītis un pakāpjas uz otro vietu. Otrajā pozīcijā Ralfs Zemītis ar 23. numuru. No motokluba stendē 1,2 sekundes zaudē līderim Aigar Ut kvalifikācijā, kurš trasījā 97. numuru no Mini Dart Racing. Un trešajā vietā Kristela Rābā, 31. numurs, arī Mini Dart Racing motoklubs Igaunijām. Matija Heinpolda arī vēl tādā nogaidošā pozīcijā savu mazo KTM baiku. Viņš kopvērtējumā ir otrajā vietā. Lielisks viņam bija pēdējais posms decembrī, kad viņš uzvarēja 3 braucienu summā Matija Heinpolda, bet pagaidām 6. numuram ir 5. ātrākais apļa laiks 5. startā pozīcijā. Arī pitbaiki cīnīsies par holešotu. Pitbaikiem nav izņēmums, un pitbaiki, protams, arī saņems no MG Trade mums holešota balvu par ātrāko startu pirmajā braucienā. Pēdējā minūtē pitbaikiem aizgājusi pēdējā minūte. Pavisam kopā šajā sezonā ir bijuši 14 pitbaiki mums šajā konkurencē. Šodien 13 braucēji pašlaik riņķo. Vēl vienā meitene no Igaunijas, Eleonora Maiste. Wow, Mini Dart Racing, Eleonora Maiste ir ar 7. numuru, bet no viņai ir 13. labākais apļa laiks. Jā, tātad pitbaiku konkurence, 2 daļā dzimuma pārstāves, Kristela Rābā ar 31. numuru un Eleonora. Ļoti jauks vārds. Eleonora Maiste ir ar 7. startā numuru. Finišē. Mums Aigar Ut ir ar otro apļa laiku. Visu laiku viņš noturējās līdera pozīcijās. Tempu kāpināja Matija Heinpolda, un Matija Heinpolda tomēr izvelk ātrāko apļa laiku. Bet līdz tam brīdim, kamēr nebija finišējis Ralfs Zemītis. Ar nerviem Ralfam viss ir kārtībā, izmantoja pēdējo apli un par 2 sekundēm apsteidzā Matiju Heinpoldu. Sezonas līderis Ralfs Zemītis izceļ ātrāko apļa laiku, ar ko arī apsveicam 23. numurs, un Matija Heinpolda ir otrajā vietā. Pie starta barjeras 2,4 sekundes. Viņš viena apļa garumā zaudēja Ralfam Zemītim. 3. apļa laiks Aigar Ut, Igaunijā Mini Dart Racing, un 4. apļa laiks Kristela Rābā. Kopvērtējumā cerēsimies, Kristela Rābā ir 3. vietā, bet tagad lūk viņai 4. apļa laiks. 5. Aleksandrs Huva Igaunijā, un 6. noslēdz pie starta barjeras Marko Lepik Moto Extreme Igaunijā.
Starp 13 braucējiem viens Latvijas pārstāvis Latvijas čempionātā iekštelpu motokrosā. Tādā lūk mums ir situācija. Vienīgajiem mohikānim no Latvijas Ralfam Zemītim būs pamatīga cīņa ar Igaunijas braucējiem, kuri ir ļoti kuplā staitā ieradušies šodien uz 3. posmu. Kvalifikācija beigusies, dienas kārtībā skatāmies, pašlaik ir halles veidināšana, viennozīmīgi halles veidināšana. Tehniskajam personālam jāsagatavo ir